Vai tik šis nav bijis ilgs un mokošs process, lai tiktu līdz savai sapņu mašīnai? Ir pagājuši nepilni 6 mēneši, un tagad es varu teikt, ka 39. ir tuvu izcilumam tādu, kādu es viņu vienmēr esmu gribējis. Un, protams, neaizmirsīsim arī atbalstītājs, kas ir palīdzējuši šim visam procesam iet cauri, kas ir formulas džekiem, kas palīdzējuši ar krāsām, lakām, špaktelēm un jebko, kas ir vajadzīgs, lai šī mašīna izskatītos pasakaini. Kā arī jakāžu džekiem par to, ka viņi man palīdzējuši ar pacēlē, lai var visu apakšu samitināt, bagāžnieku samitināt, sataisīt visas tehniskās lietas, lai arī tās visas tiktu atrisinātas. Skatieties, izbaudat un priecājieties kopā ar mani. Varētu iziet cauri visiem procesiem, kas ir paredzēts darīt. Visu dīrāt no tā pusē slieksnis ir pilnībā jāizāģē. Tehniski man vajadzētu arī mainīt priekšējo stiklu, jo te ir kaut kāda plaisiņa. Šo buktīti kaut kā, varbūt tās es no iekšas viņu izspiedīšu ārā. Jānomaina būs priekšējie amortizatori, bremžu diskus ar klučiem. Visu to bremžu sistēmu sataisīs visu pa perimetru. Šāda ir esošā situācija. Te ir, teiksim tā, principā ir riktīgi čau. Arī te apakšpusē var redzēt domu, kur vieta ir diezgan briesmīga. Iztīrīšu visas rūsas vietas, apstādāšu ar rūsas pārveidotāju, uzklāšu vēl kaut kādu, mastiku virsū, un tad metinās klāt visu, un tad vajadzētu to zolīt. Izgriezts ir slieksnis, griezt pilnā garumā, un lai man nav jāgriež tā durvju daļa, kas ir visa tā, es izdomāju, ka es tikai apakšu atstāšu. Un sanāk tā, ka šis vesels aiziet pa visu apakšiņu, visu apakšu līdz šai daļai, kur arī bija tur lielākā problēma. Tā arī viss smuki sanāca. Iekšā vēl jāieliek stiprāks balsts, jāsmetina viss, jānošpaktelē, un tad būs jānokrāso un iztīsies ideāli. Mašīna jau gandrīz jau gatava iet uz krāsošanu. Palikuši vēl dažas detaļiņas, kā pieņemsim kaut kādu stūrīšu, kas ir apdauzīti. Tos vajadzētu saslīpēt un nošpaktelēt. Visam pāriet pāri ar kaut kādu 340, plasmasniekam kaut kādu 500. Un jānoņem būtu tehniski spoguļi. Beidzot viss ir aplīmēts mašīnai. Visas durvis, visas ailītes, viss sagatavots. Lai jau beidzot varētu tagad ar tām ķīmijām iet un gruntīm un visu sagatavot. Tātad procesi pavisam vienkārši. Sāktu ar skabo grunti, kas ir 80-92. Sanāk tā, ka tā grunts ir paredzēta visām vietām, kur ir tīrs metāls. Sanāk, viņš jāuzklāja tīrā metāla vietās, tur, kur ir izslīpēts jau diezgan viss cauri. Tad tās ir tās vietas, kur jāiet ar šo skābo grunti 80-92. Un tad, kad tas tiek sajaukti abas kopā, obligāti esot jāpatur 20 minūtes, kur viņš savā veidā tur ķīmijā reaģē. Un tad, kad tas 20 minūtes ir pagājušas, tikai tad drīkst uzklāt virsū uz virsmas. Un, kad tas būs izdarīts, tad tālāk es lieku epoksīdu grunti DP40. To es noklāšu pilnīgi visu mašīnu un arī durvis. Pēc tam, kad tas jau būs izdarīts, tad tālāk iešu ar tumšo grunti un visam iešu pāri un pēc tam atdzīvināšu to grunti, tā kā nebūs gan jau vienā dienā, tas atdzīvināšu ar šādu veidu smuršpapīrīti to visu grunti un tad jau krāsošu ar zilo krāsu, smuki visu sagatavos un nolakos arī pēc tam. Tātad tagad process būtu visu attaukot, pāriet visam smuki pāri, salikt vēl visādas gaismas, visas nosūcējas, plēvis un vēl visu pārējo, un tad nokrāsot un viss būtu baigi čoini. Tā kā skatīsimies, kā viss iet.
tā, kā var redzēt, ir atkal jau gaišs ārā un mašīna nav nogruntēta ar to G7 krāsu. Un iemesls ir tāds, ka vakarnakt, kad es gribēju jau krāsot, es jau biju iejaucis ar cietinātāju un pašu to grunti. Un es tā kā klāju, un es kaut kā nesaprotu, kāpēc neiet vispār pilnīgi ciet. Un iemesls tam, kāpēc tas tā bija, tāpēc, kad es aizmirsu ielikt šķīdinātāju klāt. Un, jo te var labi redzēt, attiecība bija 4-1-1. Es ieliku tikai cietinātāju un grunti, un es sabojāju šo porciju, līdz ar to man nācās iegādāties tagad jaunu vietā, ko es arī izdarīju, bet šī gadījumā es izdomāju, ka es paņemšu ātro cietinātāju, Eku 512, tāpēc, kad gribās šodien vienas dienas laikā gan nogruntēt, kaut ko pieslīpēt, tad nokrāsot un jau nolakot. Tāpēc arī tāds ir tas plāns, tāpēc arī paņēmu 512 cietinātāju priekš grunts. Nopirku arī grunts pistoli, tāpēc, kad izrādās, ko es nezināju, kad vajag lielāku dīzīti krāsu pistolē, ka neder ar krāsu un lakas pistoli krāsot arī grunti, jo grunts pats par sevi ir biezāk, kas paši par sevi saprotams. Tas, ko es vēl uzzināju, kā var redzēt, ir izveidojušās svītriņas, un tas ir tā iemesla dēļ, ka es pistoli neesmu turējis pietiekami horizontāli pret virsmu. Tehniski visu, ko vajadzētu darīt, ir pirmkārt nedarīt taisnā virzienā, bet taisīt jau uz kaut kādiem 45 grādiem, kā man stāstīja. Līdz ar to tas arī tas, ko mēs šodien pamēģināsim. Paņēmu arī mērtrauciņus, lai visas attiecības būtu vispārēji. Tagad ir tik daudz visu, kā bišķīt galva jau plīst puša, bet es domāju, ka tiksim kaut kādā veidā tam visam cauri. Priekš krāsošanas, teiksim tā gruntēšanas un vispārējā mēs izmantosim 3 pistoli. Tātad būs grunts pistoli, pēc tam būs krāsu pistoli, un pēc tam ir vēl viena gruntēšanas pistole. Šī mazā pistolīte būs tieši paredzēta priekš šīs grunts D820, kas ir paredzēts bumperiem. Un tā kā man ir tikai 2 plasmasas detaļas, kas ir jānogruntē, lai nebūtu jāčakrējās ar šīm lielajām pistolēm, izmantošu šo mazo. Spiediens būs aptuveni 1,7 atmosfēras. Uzlikt jau pirmā krāsas kārtiņa. Izskatās diezgan labi. Nav nekur nekādu noticējumi. Viss smuki tāds matēts. Esmu apmierināts par rezultātu. Pie tā, ka nav krāsu kambarī krāsots, es teiktu, tā ir pat diezgan decent. Ekut smuki arī durtiņas, visas smuki sakrāsotas. Bamperīts. Redzēs, kā iztīsies, protams, kad nolakos. Viņam būs tāds zilais spīdums virsū. Ir viena maza problēmiņa, ko es ieraudzīju. Tas ir šis stūris. Kāpēc ir viņš tas uznācis augšā, nav nejausmas. Varbūt tās iepriekšējā kārta kaut kas apakšā nav bijis pažuvis vai taukains, bet, es cik atceros, es visu normāli attaukoju. Tad vismaz kaut kur citur arī būtu tā problēma, ja nebūtu vai izžuvis vai kaut kas cits. Grūti saprast, kāpēc tieši šī vietā ir izveidojusies tāds kā čokuriņš. Varbūt iemesls ir tāds, ka es biju pūtis rūsas pārveidotāji, bet rūsas pārveidotājs arī visur citur bija pūtis. Tad kāpēc tur nav? Vai šeit? Jo šeit jau arī es biju nopūtis ar rūsas pārveidotāju. Katrā ziņā paņēmu fēnu, izžāvēšu, maksimāli paslīpēšu līdz kaulam, es domāju. Uzlikšu vēl vienu krāsu kārtiņu un tad jau iešu uz lakošanu. Ir 3 naktī, bet, man liekas, rezultāts ir tiešām zolīts sanācis. Visi mazie elementiņi, gan spārns, durvis, bagāžnieki, viss tiešām smuks spoguls. Un jā, viss tiešām izskatījās labi, bet aprunājoties sīkāk ar formulu džekiem, atradās dažas nianses, un lai rezultāts būtu tiešām perfekts, nācās izdarīt pāris lietas vēlreiz. Vienkārši vālējam, kur redzam pēc citronu, ja? Jā. Būtībā mēs slīpējam ārā šobrīd citronu pie reizes, ja?
diezgan vēls, jau kārtējais vakars, un ir izdarīts tieši šis sāns. Labi, tas pat nav izdarīts, tev vēl ir jādara, jo ir daudz vietiņas, kurā bija skrāpējumi un visādas nepilnības, bet tagad absolūti nekur nav buktas, kas ir ritīgi labi. Šeit jānoslīpē vēl ir grunts, un tad vēl viss šis sāns ir jānoslīpē. Tā kā viss tiek burtiski pa jaunam taisīts, tāpēc, ka tur bija visādas mazas ķēpas, kas man nepatika, un līdz ar to atradās arī speciālisti, kas tur palīdz visu to novest līdz galam un būs ritīgi smuki. Mašīnīte dodās uz krāsošanu, viss ir sagatavots, tagad salikšu, pieštrupēšu un te jau braukšu uz krāsošanu, un tad jau būs diezgan skaisti viss. Beidzot viss ir nolīmēts, viss ir sagatavots krāsošanai. Spoilers būs melnā krāsā, pārējais būs tajā tanzanita zilā krāsā. Viss ir smuki nolīmēts, viss ir sagatavots, attaukots. Jāatrod tikai vietiņi, kurus visus šos nolikšu, un tad jau varēs krāsot beidzot. Nu, ko uzkrātas burtiski 3 kārtiņas. Izstāsta ļoti labi. Šai pusē vēl bišķīt jāizžūst, un tad jau lakosim. Bet tā rezultāts pagaidām ir tiešām ļoti labs, un ne par ko īsti nav kur piesieties. Esam atbraukuši mājās un paskatieties, kā viņš mirdz. Tas ir vienkārši kosmos. Pasakaini. Ceļu redzu tikai miglātī, un galva domā tikai vispārīgi. Jā, gaisa silts tā kā Itālija, neko nesaprotu, vari lūdzu izstāstīt. Ceļu redzu tikai miglātī, un galva domā tikai vispārīgi. Jā, gaisa silts tā kā Itālija, neko nesaprotu, vari lūdzu izstāstīt. Šīs ceļš ir svešs man, logi vaļā mūzika šo.